Gan jau pēc video nosaukuma var saprast to, ka es esmu nopircis sev vēl vienu rolleri. Bet pirms es parādu, kas tas ir, pastāstīšu, kāpēc es viņu paņēmu un kādam mērķim. Tātad man bija BVS, un vēl joprojām ir, bet kad viņš bija ar iepriekšēju setupu, kad tur bija virsū vēl vecais setups, vecais motors iekšā, tad vienkārši man patikās ārā saulaina diena. Es aizbraucu tur no Jelgavas līdz Jūrmalai, līdz Rīgai, atpakaļ uz Jelgavu, un vienkārši pavizināties. YouTube'ā es arī šeit tad paskatos, kā citi arī ar 50 kubīgiem rolleriem vai vispār tur ar kaut kādiem ričukiem minās arī baigos gabalus un liekas interesanti un forši. Un es domāju, ka, tā kā arī gribās kaut kur tālāk aizbraukt, pamēģināt ar motorolleri, ārpus Latvijas robežām. Sapratu to, ka, ar BVS es vairs nevarēšu to izdarīt, jo, tur ir tagad sakrauts ķūns, detaļas viss dārgas, dilst, protams, baigos gabalus braukāt ar viņu sanāk dārgi. Jā, var braukt, bet ir kā ir. Bet es ar viņu arī domāju vasarā kaut kur, nezinu, redzēs, kaut kādu tripiņu uztaisīt, pamēģināt, vai vispār var ar viņu aizbraukt tālāk pa Jelgavu. Tad es sāku tā kā domāt, kāds rolleris būtu tā kā piemērotākais tāda veida tā kā braucienam. Izdomāju to, ka tam jābūt 50 kubīgiem divtaktarim. Un te es sāku štukot, kurš būtu tā kā visērtākais, uz kuru būtu visērtāk braukt. Jā, pa motoru runājot, es izštukoju to, ka tam vajadzētu būt gaisa dzeses motoram, oriģinālais Minārs ar gaisa dzesi. Vertikālais vai horizontālais vienalga. Tālāk no tā vadoties sanāca tā, ka varianti principā tikai kaut kādi 3 man galvā arī bija. Un tam pirmais bija boosters, MBK Spy viņš saucās, vai booster Spy. Viņš arī ir maziņš īstenībā, bet beņķis viņam ir paliels un ar viņu arī ir ērti braukt. Sanāk jānāk vertikālais Minarelli, gaisinieks. Tie vispār es skatījos SSA un tā, Facebook, Marketplace un Leiši un visur, un kaž nekā nav no tā. Polijā bija kaut kāds viens labs, bet Polija bija pa tā, lai brauktu pakaļ. Un tad otrs bija vēl varīgs Neos, kuram arī beņķis liels, bagāžnieks, protams, ir zem beņķi. Un tikai horizontālais Minārs, arī gaisa dzese. 2 piedāvājumi man bija, bet tur bija tas, ka bija jau ķūns salikts virsū, diski tur sporta stūrīte, un jau saķūnēti. Man saķūnēti īsti negribējās, man gribējās maksimāli tuvu oriģinālam dabūt, tā kā, vizuāli vismaz. Jā, tā kā Neos arī nebija īsti variku, neko neatradu. Vēl trešā opcija ar gaisinieku un Mināru bija vēl joks. Viens bija gaisa dzeses, bet viņš vienkārši bija baigi dārgs, man liekas. Pa dārgs, ka viņš gribēja kaut ko bišķi lētāk dabūt. Un ar to arī viss manas opcijas beidzās. Kāpēc man liekas, ka gaisa dzeses būtu labāks tādam kaut kādam tripam. Tāpēc, kad mazāk iespēja, ka kaut kas tev tur varētu nobirt. Tas ir viens. Nav ūdensūknis, kas griežās, gultņi var pabirt pat sūkniņas, lāpstiņas tās sūknim. Un radiators var caurpalikt, trubas var nokrist, pārplīst, cilindram blīvi izpūst, sāk cilindrā nākt dzeses šķidrums iekšā. Līdz ar ko beigās tas ir tā, ka arī, ja pa ceļam klinu noraut, tad samainīt cilindru arī tas aizņems laiku daudz vairāk, un čakars lielāks. Tāpēc gaisinieks būtu tā kā labāka opcija, 10 minūtes samaini cilindru brauc tālāk, lielam tā. Ūdenieku to jāčakarējās, tāpēc es gaisinieku gribēju dabūt. Bet, tā kā gaisinieku nekāda nebija, tad es domāju, ka, labi, sūds ar to varētu arī ar ūdens dzesi. Un ar ūdens dzesi bija tā, ka man piedāvāja vienu jogu, viņam ūdens dzese, trumulis bija laikam 70 kubi virsū, karbīts 17. ZX. Jā, viss ok, labs variants. Tas bija viens, kur es tā kā apdomāju, kuru varētu paņemt. Un otrs bija Malabuti F12, kas arī bija ūdens dzeses Minārs, abas disku bremzes, un laikam tur bildē bija ZX virsū, varēja redzēt, vairāk nekas tur nebija rakstīts. Un tad šitie 2 tā kā arī palika, pa kuriem es sāku štukot, kuru varētu tā kā paņemt. Baigi apdomāju tur vienu otru, un beigās es izvēlējos šo te. Party hard, live life,
knowledge had a nigga on deck. Oh, graduate, come on, nigga still out of luck, nigga looking for a check. And that's that nerve. Nigga feel that curve. And don't trust that bird. Niggas live and learn, ayy. Look around, mama still gone. Gotta get it, bring mama home. Tātad. Malagutī, F12. Otrā gada. Kāpēc es paņēmu Malagutiju, nevis Jogu? Viņš bija tuvāk man. Nebija tik tālu jābrauc pakaļ. Otrs ir, viņš bija lētāk. Un tad brauc pakaļ tam F12. Ir tā, kad tāds kā viņš te man stāv tagad, tāds viņš arī ir atvests. Es viņu neesmu nepiešķīlis. Ne arī es viņu piešķīlu pie saimnieka, tur, kur es aizbraucu pakaļ viņam, jo viņš teica, ka viņš nelicot. Nelicot, tāpēc, kad esot augsts. Starters griež, bet sūdīgi griež, jā, nezinu, aķis moši izlādējies arī. Nu, katrā ziņā man vienalga, viņš lec vai nelec, jā. Es ievērtēju vizuālo stāvokli, jā, pēc manām domām ir ļoti, ļoti ok stāvoklis viņam. Viņš ir, protams, ir uz muti līdz, jā, švīciņas ir pa malām un tā saskrāpēts. Bet kopumā tīri zolīts. Jā. Tad no tā, skatoties no ārpuses, ko var redzēt, zeiks stāv virsū. Ir zeiks truba. Salausts pagriezena rādītājs aizmugurē. Kaut kāds tikliņš uzlikts interesants. Kaut kā cita pieskrūvēts samarēs. Tad nolausts hebelīts. Kas vēl tāds? Oriģinālās Malagutī ručkas vēl virsū. Panelī nobraukums 4 štukas 500. Es ceru, ka spiģiks strādā. Nezinu. Stage 6 spogulīts. Nāca bonusā. Kas vēl? Milzīgs bagāžnieks viņam ir. Kas man patīk. Var daudz ko iekrot. Hop. Daudz vietas. Nevar saprast, tas ir oriģinālais vārtu vāks vai tas ir kaut kāds tuning uzlikts. Kaut kāds top performance vāks nāca kaut kas līdzīgs, bet es jau, ka šidais ir oriģinālais. Kaut kāds dzese viņam ir. Tā kā vāks interesants. Paaugstinātājs. Prasās bišķi augstāk dirsu. Būs jāpārceļ pa vienu zobu. Kas vēl? Te viņam smuks nodalījums ir. Te stāv aķīts un te iepildās dzese. Vairāk te arī neko nevar iestutēt. Āķīts, kur uzkarināt kādu maisiņu, lai var aizbraukt mājās, aizvest pienu. Kas viņam ir forši vēl tas, kad viņam nāk 2 radiatori priekšā dzesei. Vienā pusē un otrā pusē 2 raģiki. Tā kā šitam ar dzesīt, ka nevajadzētu būt baigajām problēmām. Lēcu lukturi priekšā. Arī cool. Sporta uzlīmes, protams, ar ložu caurumiem. Kaut kā tā. Tīri zolīts aparāts. Tā kā tagad ir atvests viņš uz garāžu. Pirmais, kas ir jāizdara, vajadzētu dabūt viņu pie dzīvības. Tā, kad mēs piekabē krāvām viņu iekšā, vest mājās, sagāzām uz sānu un bākā beņas dafiga bija. Sāka tecēt visu ārā. Iztecināja visu ārā beņu, tāpēc trubiņi nogriezt, vajag uzlikt tagad jaunas trubiņas. Un pamēģināt viņu dabūt pie dzīvības. Gribās piešķilt. Vai viņš pariet, vai viņš neiet. Izņem beņķi. Pirmais, ko te var redzēt, ir tas, kad karbīts ir 17,5. Ir atvienots rekur. Te var redzēt trubiņa noglušīt. Ir atvienots eļas pumpīts. Bačoks ir, nezinu, viņš tuks vai pilns. Cilindrs. Baigi te uz viņa neredz virsū, tikai to, ka uz galvas ir 2 zvaigznītes. Stage 6.
Nezinu, var redzēt vai nevar redzēt, gan jau, ka nevar, bet karači uz galvas ir 2 zvaigznītes. Cilindrs mums arī strītrais. Bet, tā kā var redzēt, ka cilindrs ir čuguni, tad vienīgā opcija, ka varbūt tas ir strītrais, tur virsū stāv. Kas, nav sūdīgi, ja jau vitai. Tā kā tā, uzlikšu tūlītās jaunas degvielas trubiņas, vakuma trubiņas, šitās sakaltušās jāizmet musarā. Atšēpkošu, vai ir dzirkstele. Ja dzirkstele būs, tad šķils klāt. Tā, trubiņas samainīja. Sveci izskrūvēja. Tad skatīsimies, vai dzirkstele ir. Tā. Ir. Kaž dzirkstele ir. Sveci bija slapja. Sveci notīrīja, krūvēs iekšā, ielēs beņu un mēģinās iesis dūmā. Kā domājat, liks? Tas ir. Tā, давай идем по курбулю. Rūts. Bet baigi kaut kā skaļi viņš te ir. Vai pie cilindra laiž garām vai kas. Un, nezinu, pēc skaņas arī liekas, kad 70 virsū. Te jau paļubumu tas ir strītrais, kas tur virsū stāv. Čugunnieks. Uz galvas 2 zvaigznītes, teišu 6. Tā kā, not bad. 17. karbis. 70 strītrais. ZX. Noskrūvēšu vēl apstīšos vāku, kas tur transmisijā ir. Mums kāds variators vēl stāv virsū vai kāds sajūgs. Pačēkosim tūlīt. Tā vāku noņēmu. Var redzēt sarkanā atspere virsū. Cauri var redzēt, ka pa līniju sajūgs stāv. Un variators, nezinu, jānoskrūvē nost apstīties. Tas gan varētu būt, ka ir stoks. Kaut gan, to ir noņemšu, apstīsimies. Tā variku noņēmu, top performance variks, var redzēt. Bet arī jau pats variks arī virsma viņam te bišķi padilusi. Mazliet jau rievi iēdusies. Top performance variators. Pa līniju nezinu kāds gāja sajūgs. Stok vingbels, stok šķīvi, kaut kāda stok siksna. Strītrais virsū kloķenī velns viņš zina. ZX 17,5 karbīts. Palielam tāds setups. Kā jau nav sūdīgi. Tā saskrūvēja atpakaļ visu beņķi un tā. Viss redī. Atslēgu pagriez. Uzsit. Panelis gan nedeg. Jāskatās, kas tur ar tām spulzītēm. Vajag vismaz līdz spīdīgs deg. Redzēs rīt kāds laiks būs ārā. Ja nelīs lietus, tad uztaisīs vienu testdraiviņu. Apstīsies, kā viņš vispār iet. Jauna diena.
jāizdara kafija. Un papīri jāizbrauc piereģistrēt Malgutīs seviem. Redzēs, vai sanāks. Vai tur vajag mopēdu visu vest, bet es ceru, ka nevajag. Karoči nesanāca, vajag rolleri arī vest šurp. Numuru salīdzināšanu un tādā garā. Tā kā brauc pakaļ rollerim, būs jāpas pa lietu un sniegu. Biju CZD, nostāvēju rindā uz numuru salīdzināšanu un beigās izrādās, man nav iedot tehniskā pasta tā mopēda, karoči, tā kā. Rakstīšu apakaļ tam čovakam, lai sūtu pa pastu. Vai Omniju, nezinu, vienalga. Nu, karoči, jāpagaida būs, bet labi, pofik, pavizinājos. Tagad plāns ir, ja izvilku viņu ārā un brauc, tad paņemšu Dragī, samērīšu prikolu pēc, cik viņš vispār brauc. Liekas jau, ka nifiga neiet, bet, nu, samērīs apstīsies. Tā, nu, mēģinās samērīt. Viņš lietas līst. Bet, nu, cerams, 200 metri būs, tad. Galīgi lēt. Izbraucu, un sanāk rezultāti ir tādi. Uz vienu pusi braucu, tad bija 14:62 laiks. Laikam te grūti ieraudzīt, nav fokus. 14,62 sekundes, un ātrums 200 metros bija 65,3 km/h. Otrais atpakaļ stiepjot bija bišķi labāk, 14,42 un 68 km/h. Tā kā, jā, bišķi labāk sanāca, jo starts sanāca bišķi labāk. Bet, kraši, neiet. Bet atskaites punkts vismaz ir kaut kāds. Te es vismaz zināšu pēc tam, ka uzlabošu, kaut ko pielabošu, uzlabošu kaut ko, tad jau skatīšos, paliks ātrāks. Vai nepaliks ātrāks, gan jau, ka paliks, jo galīgi liekas, ka tur nav regulācijas nekādas.